Basketbola klubs Ventspils ULE Berokausa pirmo apli noslēdzis ar svarīgu panākumu Polijā. Izbraukumā rezultātu 79-69, pārspējot Stelmeta Zeļona Gora vienību. Uzvarējām. Principā tas bija galvenais, pēc kā mēs braucām, un svarīgi ļoti spēle bija arī kopvērtējumam, tas tabulai, un uzvarējām, it kā kontrolējām spēli, un visi priecīgi, treneris priecīgs, tā kā principā mērķis izpildīts. Both teams play really hard. We knew it wasn't going to be easy coming in here in their house. A really good team, and we just came out with the victory. Viņam tā spēle pagaidām neiet, un arī ar treneru nomaiņu nesties, ka diži pamainījusies tā spēle viņam kopumā. Kaut kas viņam nav, un mēs it kā izpildījām lielākoties, ko treneris lika, un šodien mūsu spēle, mūsu kombinācijas, mūsu visas aizsardzība diezgan labi gāja cauri, tā kā principā man likās, mēs kontrolējam spēli. Ventspilnieki jau no mača pirmās minūtes atradās rezultātu vadībā, un mainiekus tā arī nereizi pie spēles vadības grožiem nepielaida. Protams, visu maču augstā tempā nenospēlēt, un tiek piedzīvoti dažādi kāpumi un kritumi. Lai arī vienu brīdi no +20 punktu pārsvars saruka līdz 6, Ventspilī šaubu par spēles iznākumu nebija. Just never doubt, we go into every single game believing that we can win, and and of course there are going to be mistakes in the game. There's going to be, a couple turnovers, a couple missed layups, missed jump shots here and there. But as long as we keep fighting hard, we know we're going to win. Protams, tā tomēr ir spēcīga komanda izpildītāja, spēcīga Eirolīgā, daudz spēlējuši, un pagājušajā gadā komanda spēlē Eirolīgā. Skaidrs, ka kaut kādā brīdī viņi iemetīs 2, 3, 4 metienus pēc kārtas un pienāks klāt. Bez kritumiem nevar, bet labi, ka mēs to spēli tomēr noturējām, pusīs droši attālumā. Kā nereti saka, skatītāji mainieku komandai mēdz būt kā papildus spēlētais laukumā. Ventspils un Stelmeta cīņu klātienē apmeklē vairāk kā 2000 skatītāju, kas ik pa laikam zālē radīja pamatīgu troksni. Spectators always going to be loud in their home court, especially here with such a great program, such a great basketball club. But we expect that. Everywhere we go to play, we expect them to be loud. So we just tried to channel it out and play as hard as we could. Daudz viņi nebija, bet viņi bija ļoti tādi, kā lai saka, pirmoreiz tā redzēja, ka, piemēram, izsauc Roberts Stelmacher, viņš šeit bija spēlējis kaut kā 4 mēnešus, un visi piecēlās kājās, aplaudēja ilgu laiku. Mēs ieskrējām no garderobēm zālē un arī aplaudējām mums pret, visi skatītāji, tā kā, principā bez izņēmumiem, un tas tā pārsteidzoši, ka pretiniekiem aplaudē, pēc spēles aplaudē, viņi tur stāvēja rindā, visiem savējiem arī deva 5 pēc spēles, kaut arī viņi zaudē. Un arī viņam tā bilance ir 0,5, bet tāpat viņi paliek uzticīgi. Un, tas ir tas, ko, grūti tā kā pamācīties būtu ko, bet, es nezinu, tāda lojalitāte izrādīt, tā cieņa liela faniem šiem, jā. Eirokausa pirmajā kārtā pirmais aplis noslēdzies. Ventspilnieki 5 spēlēs tikuši pie 2 uzvarām un pēc pirmā apļa ieņem tik ļoti svarīgo 4. vietu, kas pagaidām nodrošina komandas iekļūšanu nākamajā kārtā. Katrs no grupas pretiniekiem ir iepazīts, un izšķirošā cīņa par lielo 4 F apakšgrupā vēl tikai priekšā. Every team in this round is a great team, so we can't relax, we can't take any days off, we can't just be complacent, we can't do it. We got to keep looking forward to the next game, and that's what we're going to do. Man liekas, es principā varbūt negaidīju, ka mēs uzvarēsim tās 2 spēles, un arī atlikušās būs tik ciešas un līdzīgas. Principā abas, kuras mēs uzvarējām, mēs kontrolējām spēli, līdz pat gandrīz +20 bijām vadībā vienu brīdi, un tās spēles mēs it kā likumsakarīgi uzvarējām no zaudētajām spēlēm. Principā visas 3 bija tādas, kur mēs varējām mēsties gan pret Lokomotīvu, vēl 7 minūtes līdz beigām bija kaut kāda +5 mums, gan pret Pāgu bija ļoti līdzīga tā spēle, nācām klāt, un arī tie pāris metieni, kaut kādas pāris kļūdas. Tā kā, principā, ideāls variants būtu, protams, 3 uzvaras, kaut kādā kosmiskā variantā tas būtu 4, bet protams, 2 arī ir labi, un es domāju, ka cerības ar 4 pieņemsim, ja mēs otru apli nospēlējam tāpat, es domāju, 4 uzvarām var tikt tālāk, jo, piemēram, Budišnis tagad zaudēja Paukam izbraukumā, līdz ar to mēs esam šobrīd 4. vietā, un tad jāmēģina tādu arī vismaz 4. vietu mēģināt saglabāt, tas būtu, ļoti patīkami, jā.